Hei, kad noskatīsies šo video, uzzinās, kā uzbūvēt aģentu arhitektu Microsoft Copilot vidē soli pa solim. Respektīvi, kopā mēs veidosim tādu aģentu, kas palīdzēs tev veidot visus tavus nākamos Copilot aģentus profesionālā veidā, balstoties uz Microsoft definēto labāko praksi. Patiesi vietas aģents sākas ar šo te arhitektūru. Nevis tikai ar pašām funkcijām vai problēmu jautājumu, ko esi definējis un vēlēs risināt ar šī te vienkāršā aģenta palīdzību. Tā nu ir sanācis, ka pieredzē ir gana daudz redzēts, kad lietotāji cenšas veidot šos te deklaratīvos aģentus un sajaucot nedaudz soļus vietām, tas nesniedz šo te gaidīto rezultātu. Ar to ir jāsaprot, ka pati uzvedne, tostarp arī aģenta uzvedne, nav vienkārši teksts. Tā ir instrukcija, kurai ir jāievēro konkrēti soļi, lai tā nodrošinātu tev vēlamo rezultātu. Šis kopumā ir viens no 10 deklaratīviem aģentiem, ko būvējam šajā Copilot for All sērijā. Respektīvi, aģenti, ko mēs varam būvēt ar tādu licenci, kur nav nepieciešams šis te 30 ASV dolāru mēnesī papildu maksājums. Ja aģentu arhitekts, piemēram, liekas tev ne līdz galam saistošs, droši paskaties, esam būvējuši kopā pasta baloža aģentu, esam būvējuši šo te dokumentu skaidrotāju aģentu un arī citus aģentus šajā video sērijā. Kā allaž, tajā brīdī, kad mēs būvēsim aģentus, ir svarīgi atcerēties, ka aģentus, diemžēl, nevar būvēt visi. Tev ir jābūt šim te uzņēmumu vai, skolas kontam, un arī vēl kas ir būtiski, ka IT komanda var atslēgt šo te iespēju būvēt aģentus. Tāpēc, ja gadījumā tu zini, ka esi daļa no organizācijas, kurā tiek lietota Microsoft 365 vide, bet pati aģentu būvēšanas funkcija nav iespējota, droši pavaicā saviem IT cilvēkiem, lai viņi šo te funkciju ieslēdz. Kas vēl ir būtiski, ka kā jau visos šajā video sērijā, uzvednes, ko mēs izmantojam aģentu būvēšanas laikā, tu atradīsi zem video pirmajā komentārā, tā kā droši skaties tur, kopē savās aģenta instrukcijās un lieto uz nebēdu. Ja tu redzi, ka šis video noder tieši tev vai saproti, ka tas varētu būt noderīgs arī kādam kolēģim, droši padalies ar šo te video. Mani sauc Artūrs, un šogad es esmu nolēmis tiešā veidā palīdzēt 10 000 cilvēku. Viens no formātiem ir, ka es to daru caur klātienes vai neklātienes dažāda veida apmācībām, bet šie te video ir veids, kā es cenšos pieklauvēt pie tavām durtiņām un cerēt, ka tas, ko es daru šeit, varētu būt noderīgs arī tev. Tā kā paldies tev, klausītāji, ka esi ar mani, un tad steigsimies uz priekšu, lai sāktu būvēt šo te aģentu arhitektu. Vēl viena nianse ir, ka deklaratīvos aģentus mēs varam būvēt ne tikai Agent Builderī, mēs šodien darbosimies ar šo te Agent Builder, bet tos ir iespējams būvēt arī Copilot Studio vidē, par kuriem es uztaisīšu arī atsevišķu video. Un tā, konceptuāli, pirms mēs ķersimies pie paša aģenta būvēšanas, ir jāsaprot, kādas tad vispār skaitās labas aģenta instrukcijas atbilstoši Microsoft vadlīnijām. Šeit var redzēt šo te attēlu, un balstoties uz to, ko raksta Microsoft, ir svarīgi saprast, ka aģentam, protams, ir jābūt šim te mērķim, ko šis konkrētais aģents plāno paveikt tavā vārdā. Tad aģentam ir jābūt šīm te vadlīnijām, un vadlīnijas tiek sadalītas vairākos šādos te blokos, kā kopējās vadlīnijas, attiecīgi tonis, kāds tas ir, varbūt tas ir profesionāls, varbūt tas ir izteikti draudzīgs, koķetīgs, tie toņi, un varbūt tās tiešām daudz un dažādi atkarīgs no tā, kāda veida industrijā vai kāda veida šos te pakalpojums organizācija vai uzņēmums sniedz. Protams, aģentam varbūt tās arī šie te ierobežojumi, ko tas drīkst darīt, un
par ko tas nedrīkst runāt, un to visu var definēt arī šajās te aģenta instrukcijās. Un, ja pieņemsim, organizācija darbojas, nezinu, tas ir B2G, jeb valsts sektorā, ja tur ir definēts, ka jāizmanto kāda specifiska terminoloģija saziņā ar klientiem, piemēram, ja tā ir juridisku dokumentu apstrāde, vai, piemēram, tā varētu būt arī tā pati būvvalde, kur būtu jāievēro kaut kāda specifiskāka termina, tad arī šajās te aģenta instrukcijās to visu var mēģināt definēt. Un aģentam, protams, var definēt arī daudz un dažādas prasmes, jeb tas, kur tieši šīs te aģents ir specializējies. Un tajā brīdī, kad es, pieņemsim, vēlētos sākt būvēt šādu te aģenta arhitektu, pirmais solis, ko es noteikti darītu, ir sāktu ar šo te konceptuālo ideju, ka es vēlos būvēt šo te aģentu arhitektu, kurš man palīdzēs ievērot šīs te visas instrukcijas. Praktiski, ko tas nozīmē, ka mēs varam rakstīt šo te vienkāršo uzvedni, likt iekšā. Mans ieteikums ir lietot šo te prompt coach, jeb iebūvēto aģentu, kas ir tiešām viens no jaudīgākajiem Microsoft iebūvētajiem aģentiem, kurš mums palīdzēs sagatavot šo te detalizēto uzvedni mūsu nākošajiem aģentiem. Un labs veids, kā papildināt šo te prompt coach uzvedni ir, protams, mēs varam arī ielikt klāt šo te attēlu, jo, kā mēs zinām, tad mākslīgais intelekts šobrīd jau ir tajā fāzē, ka tas mierīgi izmanto šo te multimodālo pieeju, ar to saprotot, ka mēs varam komunicēt ar savējo Copilot vai jebkuru citu mākslīgā intelekta risinājumu dažādos veidos, vai nu tekstuāli, vai caur bildi, vai mēs varam, pieņemsim, ierakstīt arī savas balss ziņas un sazināties. Tā kā tas noteikti palīdzētu daudz vairāk saprast, ko tad mēs īsti vēlamies veidot. Un, protams, es ieteiktu arī pievienot šo te pašu saiti uz rakstu, jo attiecīgi tādējādi mēs Copilotam, ja tam prompt coacham ļausim izlasīt šo te instrukciju pēc būtības un attiecīgi definēt šīs te instrukcijas vai šī te aģenta lomu jau daudz precīzāk. Tā kā šobrīd es vēršu vaļā šo te Copilot chat vidi un došos uz prompt coach. Veram vaļā. Droši līdzdarbojamies, sekojam līdzi. Šo te prompt coach mēs varam atrast zem visi aģenti. Tas ir gadījumā, ja tu esi mans jaunais klausītājs un vēl neesi dzirdējis vai nezini, kur var atrast šo te specifisko aģentu. Prompt coach attiecīgi atradīsies šeit, ja gadījumā iepriekš neesi to lietojis, vai ja gadījumā esi jau to lietojis, tad atradīs viņu caur šejieni vai uzreiz kreisajā pusē. Un šeit tad attiecīgi es varu kopēt šo te uzvedni, to, ko es vēlos no šī te prompt coach iegūt. Un attiecīgi, kas man te sanāk? Lūdzu, palīdzi man sagatavot šo te pamatu uzvedni, kas to izveidos, kā arī detalizētas vispārīgas instrukcijas, ko mans aģents ik reiz varēs pielāgot. Šeit mēs paskatīsimies, kāds mums rezultāts taps. Pēc tam gan es paņemšu un izmantošu tās instrukcijas, ko jau es iepriekš sagatavoju, tīri, lai mēs praktizētu, kā notiek šī te prompt coach darbība. Vērojam, ok. Lieliski formulēts mērķis, tu būtībā vēlies aģentu arhitektu, meta aģentu, un šī te varētu būt šī te pamata uzvedne, un es tagad parādīšu arī slaidā, kā izskatās šī te vienkāršotā instrukcija, kas man arī iepriekš tika izveidota. Tātad, ja es to liktu šajā prompt coachā, man sanāktu kaut kas līdzīgs šim. Pēc tam, tajā brīdī, kad es jau iterēju, un iterēšana nozīmē, ka mēs palasam, mēs saprotam, ka patiesībā aģents nav kaut ko ņēmis vērā,
mēs sākam tam uzlabot. Tas, kas vēl ir būtiski, mēs droši paši ejam šajā tekstā, labojam to, kā mums liktos loģiskāk, arī balstoties uz šo te pašu saiti, kas tika iepriekš pievienota. Un pēc tam jau nākamais variants, kas man sanāca, kas ir vēl detalizētāka instrukcija, ir attiecīgi šī, kur var redzēt, ka aģentam ir definēta šī te loma. Te var redzēt arī daudz detalizētāk šo te formatējumu, kur mēs attiecīgi paši esam definējuši arī šī te aģenta toni, kas ir ļoti profesionāls, vienmēr lakonisks, bez liekvārdībām. Te arī var vērot, ka prompt coach, pēc tam, kad mēs jau bijām iterējuši vairākas reizes, ir spējis nolasīt, ka šīs te instrukcijas visiem jauniem aģentiem nevar pārsniegt 8000 rakstzīmu limitu, kas tā arī ir pēc būtības. Un te ir arī daudz visu šie te detalizētie apraksti, kā ir jāizskatās šai te darbplūsmai, kā izskatīsies šie te mērķi, kāds būs šis te outputs tam visam aģentam un tā tālāk. Tas, ko es tagad ierosinu, ka mēs mēģināsim šo te aģentu arī ātros soļos izveidot. Protams, aģentu veidošana kā allaž ir pavisam vienkārša. Mēs dosimies uz šo te vidi, kurā atkal atvērsim vaļā un mēģināsim izveidot šo te aģentu. Lai to mēs iesāktu, es ierosinu, ka mēs vienkārši paņemam šīs te sākotnējās aģenta instrukcijas un iekopēsim tās pašā prompt coachā. Nevis prompt coachā, bet visi aģenti, jauns aģents. Tālāk mēs izmantojam šo te bloku describe, konkrētās instrukcijas, detalizētās instrukcijas, kuras mums jau bija izveidotas. Ok, skatāmies. Šobrīd notiek šī te aģenta veidošana. Te var redzēt, ka man jau ir izveidots iepriekš šis te meta aģents kā paraugs, un šeit būs šis te aģentu arhitekts. Tālāk mēs varam aiziet uz sadaļu Describe, un sadaļā Describe var redzēt, ka šeit jau arī veidojās kaut kādā mērā detalizācija, bet tā tomēr nebūs tik detalizēta, kā tas mums ir definēts šajā te prezentācijā. Un no šīs te prezentācijas mēs attiecīgi izkopēsim šīs te pilnās instrukcijas, iekopējam pilno apmēru. Un skatīsimies pēc tam, kā mēs varam jau praksē pārbaudīt, kā šīs te instrukcijas darbojas. Kas attiecās uz šiem te suggested prompts, mēs noteikti varam nākotnē pastrādāt pie tā, ka definējam arī šos te aģentu arhitekta pamatu uzdevums, ja pamatu uzvednes, bet šajā brīdī tas būs gana, lai saprastu, kā tas darbojas. Un kā allaž pie deklaratīviem aģentiem, tas, ko mēs varam darīt, mēs varam doties pie aģenta, mēs varam attiecīgi padalīties ar kolēģiem. Šis kā reiz varētu būt viens no aģentiem, ar kuru ir vērts padalīties ar kolēģiem, jo tas nebalstās uz šo te kaut kādu fiksēto zināšanu bāzi. Tas nozīmē, pat tie kolēģi, kuriem ir šāda pati Copilot for All licence, viņiem noteikti šis te aģents strādās. Bet es pagaidām atstāšu to sev un aiziešu uz šo te aģentu. Tad, kad esam izveidojuši šo te aģentu, pēc kāda mirkļa tas parādīsies šeit, kreisajā pusē, vai, protams, mēs varam aiziet arī uz visi aģenti un zem skatīt vairāk mēs atradīsim pašu veidoto aģentu. Tas, ko mēs noteikti varam darīt, ja vēlamies, lai šāds aģents vienmēr ir starp tiem, kurus mēs visbiežāk arī lietosim, piespraust šo te aģentu. Un tagad mēs pārbaudīsim, kā īsti darbojās šis te aģentu arhitekts. Iedomāsimies, ka mēs veidojam šo te sūdzību, klientu sūdzību, pieņemsim aģentu, kurš apstrādās šos te klientu pieprasījumus un sagatavos profesionālas atbildes. Kā kontekstu mēs varam tam piešķirt, ka šis aģents darbosies, pieņemsim, pašvaldībā. Pašvaldību tā kā sūdzību apstrādes aģents un iekopēsim šo te uzvedni un paskatīsimies, kāds mums ir šīs te gala rezultāts. Un tas gala rezultāts šobrīd būs šī te jaunā aģenta instrukcija,
ko mēs attiecīgi varēsim izmantot, lai papildinātu šī te jaunā Copilot aģenta detalizētās instrukcijas, lai tas darbotos daudz labāk tajā kontekstā, kas mums ir nepieciešams. Kopējam tagad šo te uzvedni. Kā var redzēt, tā ir ļoti tāda vienkāršota. Sagatavo instrukcijas sūdzību apstrādes aģentam valsts un pašvaldību iestādēji, kas atbild par komunālo pakalpojumu piegādi, ūdens, siltums. Un skatāmies, ko šis te aģentu arhitekts mums spēs sagatavot. Kā var redzēt, tad šīs te instrukcijas veidojās gana detalizēti un tiek izmantota arī šī te struktūra, ko iesaka arī pats Microsoft. To mēs varam redzēt arī šeit, atverot vaļā, piemēram, šīs te aģenta instrukcijas. Tā ir tā saite, kuras iepriekš jums dalījos. Te var redzēt, ir šis te Purpose, Guidelines, Skills. Un tur zemāk ir arī parādīts caur piemēriem, kā būtu jāizskatās šīm te aģenta instrukcijām, respektīvi, kā tās būtu vislabākais veidot. Un šeit attiecīgi šis te mūsu kopā izveidotais aģentu arhitekts spēj šīs te instrukcijas sagatavot tieši tādā formātā. Iegūt pilnu strukturētu sūdzības aprakstu, jautā par pakalpojumu veidu, ūdens siltums, informācijas validācija, sūdzību klasifikācija. Un principā tas, ko mēs darītu, mēs tālāk šīs te aģentu arhitekta sagatavotās instrukcijas varētu jau kopēt jaunā Copilot aģentā. Un tādējādi mums būtu jau mazāk laika jāvelta, lai mēs paši manuāli veidot šīs te instrukcijas. Tas, ko es noteikti vienmēr iesaku, ir, ka jebkurā gadījumā nevajag ticēt ne man, nevajag ticēt ne arī sistēmai, kas kaut ko tur uzģenerē. Ir svarīgi, lai mēs pieslēdzam šo te savu kritisko domāšanu, kārtīgi izpētam un saprotam, vai tas tiešām atbilst tam mūsu kontekstam. Te arī jāsaprot, ka šī te pamata uzvedne, kas it kā strādā tikai ar sūdzībām, viņa ir tāda ļoti, ļoti brutāli vienkārša. Es pat teiktu pārāk īsa, jo nav definēts ne pati organizācija, ne organizācijas konteksts. Iespējams, ka šāds aģents pat nav vērtīgs, ka daudz labāk būtu veidot šo te uzreiz iedzīvotāju pieteikumu apstrāde, kas ietver sevi gan šīs te sūdzības, pateicības, iesniegumus, un vēl dažāda veida šo te informāciju, bet to visu šajā te aģentu arhitektā mēs varētu iebarot kā kontekstu. Tālāk, balstoties uz šo te kontekstu, mums tiktu sagatavotas maksimāli 8000 zīmju garumā pieejamās instrukcijas. Un attiecīgi no tā mēs veidojam šo te pašu aģentu tālāk. Un tīri kopsavilkumam attiecīgi, ko tad mēs īsti šeit šodien izskatījām. Mums ir jāatcerās, ka uzvedne noteikti nav vienkārši teksts, tā ir izpildāma instrukcija. Tas mans aicinājums ir pavisam vienkāršs. Liekam iekšā šīs te uzvednes, skatāmies, kas mums no tā sanāk. Atceramies, ka jebkuru no šiem te deklaratīviem aģentiem mēs varam jebkurā brīdī izdzēst. Un es ceru, ka šis te video tev palīdzēja labāk izprast, kā tad attiecīgi Microsoft pasaulē ir ieteicams būvēt šos te deklaratīvos aģentus. Paldies un tiekamies citos video.